Es atvainojos, ka aizkavējāmies burtiski kāds 10 minūtes. Šodien es droši vien kaut ko centīšos varbūt jaunu vai savādāku pastāstīt tieši par teļa-gaļu. Šodien esmu izmantojis 3 dažādus muskuļus. Viens no tiem būs ribas, tad būs teļa-gross un būs antrokats. Ko tad es ar viņiem darīju? Interesanta lieta, pirms kādu laiku es biju sastapies literatūrā, izlasījis saucamā vītināšana. Vītināju gaļu 24 stundas, ideālā variantā, ja mēs liekam kamerā pie ventilātora. Un svarīgākais, ko mēs liekam klāt, tā ir citronu miza un sāls. Jo ko dara citronu miza kopā ar sāli? Viņi sāk fermentēt un paplašināt poras. Līdz ar to šodien viens no ēdieniem mums būs risotto. Risotto, kas ir gatavots ar buljonu un alu, respektīvi tiek porters noreducēts un kopā tad, jā, ar buljonu. Un kas arī interesanti, biju Itālijā, bijām tādā nelielā gastro tūrē, un kas man tur paņēma garšā, bija interesanti, bija kafijas risotto, pagatavots kafijas risotto, un tieši kopā ar teļa gaļu bija. Līdz ar to mēs šodien arī kaut ko līdzīgu izdarīsim. Nu, ko tad es sākšu cept un liksim pamazām ārā. Jo mēs ne tikai restorānā izmantojam šobrīd lielopu, bet mums ir arī teļš pašiem. Un tur savukārt lielākoties lielopu es fermentēju 48 stundas, bet teļam ir ideāli pietiek pilnīgi ar 24 stundām. Un ideāli. Tā. Teļa ribas, protams, samarinētas vairāk tādā Āzijas stilā, izmantojot melno pupiņu mērci un chicken butter. Un tad liekam suvidēties. Suvidējās viņas man 24 stundas, jā, lai dabūtu to konsistenci mīkstu. Tā. Un tad vienkārši maltu kafiju vēl pievienojam klāt. Cik no jums paši restorānā izmanto teļa gaļu? Visi kautrīgi kā parasti, neviens negrib atbildēt. Plus, kāds ir manā skatījumā teļa gaļai, kad viņai nav tā intensīvā, spēcīgā lielopa garša. Viņa ir daudz maigāka. Tā. Mēs tepat varēsim arī šo likt. Nu, un, protams, svarīgākais, kas ir teļam, tas ir nepārcept, jo pārcepjot teļu mēs iegūsim tādu sausu struktūru. Un, jā, līdz ar to labāk nepārcept. Ok, nu tad tas pirmais mūsu ēdiens būs gatavs. Kafijas risotto, noreducēts kopā ar alu. Tā, tas mums cepjās ideāli.
Nu, tad plūkāta teļa riba. Klāt garšai, lai būtu spēcīgāk, izteiksmīgāka garša, klāt pievienošu zemos grādos vītinātu teļa aknu. Teļa akna 80 grādos. Sākumā viņu iemarināju konjakā, nocepju un tad liekam kaltēties 80–85 grādos aptuveni uz nakti. Uz kādām 9 stundām. Un virsū uzliksim vēl asumam, pikantumam, čilī macis. Tā. Gaļas mums arī cepjās ideāli. Tā, šito es droši vien tad palūkšu kolēģiem. Varu nolikt. Tālāk tad iedosim, tas tāds vairāk, es teiktu, priekš krogiem, teļa ribas kopā ar konfitētu kartupeli. Kartupelis sākumā tiek sarīvēts, tad zemos grādos vārīts un tad beigās fritēts. Ideāli. Ideāli. Tā. Tā, kur man pazuda. Ideāli. Tā. Viegli apdzinam ar pistoli. Tā. Tā. Itālijā, kas ir ļoti interesanti patiesībā, ejot uz tirgu, salīdzinoši pat ir grūti atrast lielopu, bet teļš tur noteikti būs tā kā, nezinu, pie mums aiziet uz tirgu, teiksim, būs noteikti cūka stendos, tā arī viņiem ir teļš. Un teļu, es teikšu godīgi, gan arī krātā restorānā Itālijā noteikti kaut ko no teļa atradīsiet. Vai tas būs kā steiks, vai medaljons, vai salātos izmantots. Tā ribiņas arī apdedzināsim. Iepriekš es jau viņas biju izsildījis caur krāsni. 70 grādos.
Tā, ideāli. Apdedzinājuši esam. Klāt zaļu meļu no lakšiem. Un trifeli uzrīvēsim. Tā, ideāli. Klāt furikaki, jūras zāle, 5 dažādas jūras zāles ar sezam sēklām. Mazo floks. Tā. Tā, kā jau es minēju, jā, tad viņas tiek novītinātas pie plus 4 grādiem, respektīvi leduskapī. Un līdz ar to tajā vītināšanas procentā viņam jau sanāk ļoti labi izteikta garša. Un vienīgais, pēc epšanas mēs varētu, man kolēģi nav paņēmuši, un es pats arī ne sāli piparus, protams, varētu mēs ideālajā variantā. Tā, ideāli. Tā. Ārēkuri. Tad lakšu eļļā un ūdenī nedaudz viegli noglazējam. Tad pie šī ēdiena es izmantošu marinētu lotusa sakni. Ļoti labs balanss. Tāds viegli ass, es teiktu, klāt čilī. Tā. Ideāli. Grozs arī mums būs tūlīt gatavs. Tad klāt būs kartupeļu konfits. Kartupeļu konfits gatavots G sviestā, dzidinātā sviestā.
Dzidrināts sviests, klāt kurkums un tā. Ideāli grozs arī mums būs. Tā. Čili mati. Un nedaudz lakšu ūdens ar eļļu. Ideāli. Tā, što pumps arī būs. Tā. Un klāt gan tekstūrai, gan krauškiem būs priekš maniem paši tas bija interesanti. Kolēģi man ieteica pasta, kas jau ir kopā ar sieru. Mēs viņu varam gan vārīt, bet es šoreiz izvēlējos karstā eļļā nofritēt. Tāds labs kraušķis sanāks. Tīri. Tā. Un klāt būs no pastinaks. Tā. Un klāt dēļ akna.
Respektīvi, ātras, vienkāršas receptes, jo droši vien atkārtošos vēlreiz, ir dota tā iespēja, kad es varu tagad vairāk ceļot, jo organizēju visādus gastro nedēļas, teiksim tā, un tad ir iespēja vairākos restorānos atrasties, un uz ko tagad balstās tendences vispār, tas ir uz vienkāršumu un uz labām garšām. Kad nav, teiksim, kā agrāk, kad mēs likām, tur, piemēram, 10 dažādus integrantus vienā ēdienā, tad tagad lielākoties ir 3-4 integranti un viss ideāli. Ja kādam ir jautājumi, jūs droši nākat pēc tam individuāli, jo parasti nevienam jautājumu nav, bet nekautrēties nākam un izbaudiet Reatona profesionāļu dienas. Paldies jums! Paldies un aplausi Edgaram.